Par kosmosu, dzelzceļu un cik ītām un dēliem. Vinnīs un pūks! Ai, liet! Es esmu Vinnīs pūks! Es joprojām dzīvoju pie savas vecās mammas, no mūžīgas mannas, saputru mannas, un vakarā, kad izrāpies no mannas, un vienkārši gultā iekšā, mavismos priekšā, un tāda vecmuterīte ielošā bibliotēku lauktā, kur tūkstošiem grāmatu sekcībā jaukā, šī cilvēku bērniem. Zini, cik tas ir grūti? Nedrīkstam te ilgi nemaz ņemties. Sarās krampī kaklu vienam džekam. Hei! Es esmu Vinnīs pūks! Es dzīvoju pie vecās mammas, kura mūžīgus pannas saputru mannas, un kad vakarā izrāpjos no vannas, liekos gultā iekšā, meduspods priekšā, tāda vecmuterīte ielož savā bibliotēku lauktā, kur tūkstošiem grāmatu secībā jauktā, šī uzacīm rautā mums priekumu sejā klupšus Kristus leca ducīti lejā. Homčiks nu var vislielāko Hopā! Vai? Vienu vārdu. Hopā! Hei! Es esmu Vinnīs pūks! Es joprojām dzīvoju pie vecās mammas, kura mūžīgus pannas, saputru mannas, un vakarā, kad izrāpjos no vannas, liekos gultā iekšā, meduspods priekšā, adomu ielošanā bibliotēku lauktā, kur tūkstošiem grāmatu secībā jautā, šī uzacīm rautā mums priekumu sejā, klupšus Kristus leca ducīti lejā, homčiks nu var vislielāko vaļā, un sāk močīt, ja haid balsībā skaļā! Dzelzceļš. Kārtībā, jā? Tur viens idents, vai ne? Vēražīt, jā. Pasaki man un tev, pasaku, izstāsti vienu vilcienu, veseliem vagoniem pasaku, pasaki man un tev, pasaku, izstāsti vienu vilcienu, veseliem vagoniem pasaku. Veseliem vagoniem?